Sveiki, sveiki! Laiks aplūkot 6. un 7. uzdevumu. Pārbaudīsim dažas aritmētikas prasmes. Un, lai būtu vieglāk skaidrot un vieglāk pamanīt, esmu arī padalījies ar fragmentu no formulu lapas, kuru būs atļauts lietot eksāmenā. Tā būs arī iedota priekšā. Tad 6. uzdevums mums ir 3 izteiksmes jāpārveido par reizinājumu. Jeb, kā matemātiķi saka, jāsadala reizinātājos. Nu tā, pirmā izteiksme. Pirmā, protams, skaitās vienkāršākā. Visvienkāršākajos gadījumos mēs cenšamies pamanīt kopīgus reizinātājus. Un mēs tādus redzam. Šeit ir viens un šeit ir vēl viens. Tajos gadījumos, kad mēs redzam kopīgu reizinātāju, abiem saskaitāmajiem šajā gadījumā starpībai, tad tas kļūst par vienu no reizinātājiem. Tajā reizinājumā, ko mēs sadalām. Kas būs otrā reizinājumā? Otrā reizinājumā ir praktiski viss, kas paliek pāri. No pirmā saskaitāmā mums paliek 2 un B. No otrā saskaitāmā nekas nepaliek. Liela kļūda būtu ierakstīt 0. Taču mums vajag paredzēt tā, lai sareizinot atpakaļ šos locekļus ar A, es joprojām iegūstu tos pašus elementus. 0 sareizinot ar A, es neko nedabūtu. Šādā gadījumā mēs rakstam 1. A reiz 1, mums atkal dos šo viennieku atpakaļ. Vairāk kopīgu reizinātāju es šeit neredzu, līdz ar to mēs esam pilnībā sadalījuši reizinātājos pirmo izteiksmi. Laiks otrai izteiksmei. Otrā izteiksme izskatās kaut kā sarežģītāk. Galvenokārt tāpēc, ka es neredzu, kas ir kopīgs reizinātājs. 4 dalās ar 2 vai ar 4, 9 ar 3 un 9. Nav nekā kopīga. Un te vēl ir x kvadrātā. Šeit jābūt vērīgam un jāpamana, ka mums ir 2 kvadrātu starpība. Un formula lapā ir kaut kas pateikts par 2 kvadrātu starpību. Ja man ir kvadrāta starpība mīnus kvadrāta starpība, tad man īstenībā būs 2 šādu binomu reizinājums. Viens no tiem ir starpība starp 2 elementiem, otrs ir summa. Jautājums tikai, kā kvadrāts ir 4x kvadrātā? To var, protams, noskaidrot pavisam ātri, ņemot kvadrātsakni. Kvadrātsakni no 4 ir 2, kvadrātsakni no x kvadrātā. Kvadrātsakni ir kvadrāta atcēlējs, 2x. Un ar 9, es domāju, ir pat vēl vienkāršāk, jo x mums nav klāt 3. Mīnus 3 plus 3. Un atkal mēs esam sadalījuši reizinātājos. Un visbeidzot, trešais uzdevums, trešais piemērs. Trešais piemērs. Droši vien, ja jau esam vienreiz skatījušies formulu lapā, nenāktu par sliktu paskatīties vēlreiz, vai mēs redzam kaut ko, kas var palīdzēt. Var gribēt skatīties uz kvadrātu funkciju un minēt saknes, un to, protams, mēs arī varam darīt. Taču ātrāks veids būtu paskatīties šeit kreisajā pusē un pamanīt, ka varbūt mums ir kaut kas līdzīgs šai kreisajai pusē. Bet, ja tā ir, tad kas man ir B? B kvadrātā ir 36. Vai varētu būt, ka B ir vienāds ar 6? Tāpēc, ka B kvadrātā ir 36. Nu, paskatīsimies. Tad man jābūt arī tā, ka 2AB, tātad 2 reiz A, reiz B, kopā man do 12A. Tas tiešām strādā tikai tad, ja man B ir 6. Nu, tad mēs sekojam šai reizināšanas formulai, un mums ir jāpārraksta kreisā puse. Jāpārraksta pareizi. A, ja man ir plus, tad es izvēlos plusu. Plus B, un B ir šis 6. Jautājums, vai tad tā ir sadalīšana reizinātājos? Es redzu tikai vienu reizinātāju. Kad mums ir kvadrāts, tas nozīmē, ka mums ir 2 reizinātāji uzreiz šajā gadījumā. Tikai tie vienkārši ir vienādi, 2 vienādi reizinātāji. Jebkurā gadījumā uzdevums skaitās izpildīts.
Pievērsīsimies 7. uzdevumam. Jāizpilda darbības. Pirmā darbība īstenībā mums ir saistīta ar līdzīgajiem saskaitāmajiem, jeb līdzīgajiem monomiem. Mēs principā veicam darbības, atļautās darbības ar šiem locekļiem, kuriem klāt ir mainīgais A 0,6 mīnus 0,4. Es varbūt sākšu ar to, ka es sabīdīšu tos kopā. Komutatīvā īpašība man ļauj samainīt vietām saskaitāmos katrā izteiksmē. Tā ir 0,4 malā, un es redzu 0,6 mīnus 0,4a, 0,6a mīnus 0,4a, tam ir jābūt 0,2a plus 0,4. Otrā svarīgā lieta, protams, ir zināt, kur apstāties. Ja mums monomi nav līdzīgi, mēs neko tur arī vairs nevarēsim izdarīt saskaitīšanā. Šāds rezultāts vienkārši paliek. Skatāmies uz otro uzdevumu. Ievērojiet simbolu, kas ir pie otrā apakšpunkta 7. uzdevumam. Šis simbols nozīmē, ka mums ir jālieto precīza matemātiskā valoda. Nu tad mēģināsim sekot līdzi. Un šī precīzā matemātiskā valoda, protams, ir jālieto simbolos. Tā, mums ir divas daļas, x mīnus 3 kvadrātā un x reiz 2 mīnus x. X mīnus 3 kvadrātā gadījumā mums var noderēt formulu, kuru mēs izmantojām pie 3. apakšpunkta 6. uzdevumā. Ja? Tikai šoreiz ar mīnusu un mēģinām izsekot līdzi. Tātad, ja A vietā man ir x un B vietā man ir 3, tad man ir x kvadrātā plus vai mīnus, mīnus, jo mums ir mīnus dots. Ja? Pievēršam uzmanību, kur mums ir jāizdara izvēle. 2 reiz x reiz 3, tas ir 6x. Mīnus. Un šeit mums, protams, ir jāņem plus 3 kvadrātā, kas, protams, ir 9. Mīnus. Un, lai būtu drošs, es īstenībā saglabāšu vēl iekavas. Kāpēc? Jo mums ir draudi no šīs mīnus zīmes un šīs mīnus zīmes. Tādēļ, lai nesajuktu, es vienkārši vēl paturēšu iekavas. X reiz 2. ir 2x. Tātad, ja man ir viens šāds reizinātais ārpus iekavām, tad viss, kas ir jāizdara, jāsareizina katrs loceklis iekavās, katrs saskaitāmais iekavās ar šo x. X reiz x, 2 vienādu skaitļu reizinājums, 2 vienādu mainīgo reizinājums ir kvadrāts, x kvadrātā. Nu, tad atvērsim iekavas, x kvadrātā mīnus 6x plus 9, mīnus 2x, un tāpēc būt uzmanīgs mīnus un mīnus. Protams, ašākie no jums droši vien pat nepildīs šo soli, jau uzreiz sapratīs, ka mīnus un mīnus reizināšanā kopā dod plusu, plus x kvadrātā. Tā x kvadrātā, tā mīnus 6x plus 9, mīnus 2x plus x kvadrātā. Kā mēs to vienkāršojam? Mēs meklējam kopīgus reizinātājus. Nevis kopīgs reizinātājs, es gribēju teikt līdzīgus saskaitāmos. Dažreiz arī pats jūku terminos, bet tas nekas. X kvadrātā plus x kvadrātā. Šie ir divi līdzīgi termini, līdzīgi saskaitāmie x kvadrātā plus x kvadrātā. Kopā mēs tiekam pie 2x kvadrātā. Tālāk mums ir mīnus 6x, mīnus 2x, vēl divi līdzīgie. Jā? Tie abi satur mainīgos x. Līdzīgi mums ir tie, kas var atšķirties ar skaitli, par ko pareizina. Bet ir tie paši mainīgie tajās pašās pakāpēs. Tā ir mīnus 8x šajā gadījumā. Un pāri paliek vēl neaizskartais 9 plus 9. Līdz ar to atbilde ir tieši šī, ko vairāk arī tur neizdarīsim. Ja mums katrs saskaitāmiem nav līdzīgu, tad mēs esam izdarījuši visu, ko vien var izdarīt. Un šis ir mūsu rezultāts. Ceru, ka likās saprotami.
Bet man, protams, man kā matemātikas skolotājiem tas varbūt neliekās tik grūti. Ja? Īpaši, ja formula lapa ir priekšā, bet, protams, es ceru, ka likās saprotami. Tiekamies pie nākamajiem uzdevumiem.